Labdien, dārgā Dieva svētītā draudze! Es vēlos jums liecināt par to, ko Dievs ir darījis pie manis. Labu laiku atpakaļ es pazaudēju tuvinieku, un uz tā pamata man bija tādas kā depresīvas tieksmes. Es no rītiem nevarēju viena palikt, man bija baiļu sajūta, ka ar mani var kaut kas slikts būt. Man nebija nekādas apetītes, un es biju vienmēr kopā ar saviem tuviniekiem, lai tikai neatrastos viena. Bija tāds emocionāls tukšums, bija tāda emocionāla saspiestība. Un tad es aizgāju pie ģimenes ārsta. Ģimenes daktere man aizsūtīja nodot pilnu asins analīzi, ko es arī izdarīju. Un asins analīzēs atklājās, ka man ir iekaisušas aknes. Pirmā doma man bija, kad es to uzzināju, ka es noteikti to pateikšu savam līderim. Es pateikšu mājas grupiņā, ka mēs lūgsim, un Dievs noteikti mani dziedinās. Un tad, kad es izgāju no ārsta kabineta, es aizbraucu uz mājas grupiņu, kuru es regulāri apmeklēju, un izstāstīju savu šo situāciju visiem. Un tad līderis ļoti stipri lūdza par mani, viņš cīnījās, un tā nav pirmā reize, kad viņa cīnās, un lūdza arī pārējie, lai Dievs dziedina šīs aknas. Un, kad es aizgāju uz dievkalpojumu, tad mācītāja sauca visus priekšā, kuriem ir vajadzīga dziedināšana, arī es izgāju. Un mācītāja ļoti stipri pavēlošā tonī lūdza par mani un cīnījās, lai šīs aknas būtu pilnīgi veselas. Pēc dievkalpojuma man līderis pieaicināja un uzaicināja braukt uz dziedināšanas konferenci, kura notika Varšavā. Es biju ļoti priecīga un uzaicinājumu pieņēmu, bet pašā izbraukšanas dienā man ļoti palika bail, jo es nezināju, kā es jutīšos, jo ceļš bija ļoti tāls. Mēs braucām ar mašīnu, un es pašā pēdējā momentā jau lasīju tā kā savas drēbītes, lai brauktu uz mājām, lai nedotos uz to konferenci. Bet tā kā es biju pie līdere sāka par mani lūgt un pavēlēja tam bailības garam mani atstāt. Un pēc pēc 2 lūkšanām man palika labi, un es varēju mierīgi nogulēt nakti, mierīgi no rīta piecelties agri un ļoti labi arī aizbraucu uz konferenci. Un uz šo konferenci es braucu ar cerību, es braucu ar to, ka Dievs mani dziedinās, jo tur būs Dieva cilvēki, kas lūgs par mani, ka Dievs man nebūs vairāk man nekas ar aknām slikti. Un tad, kad es iebraucu konferencē, kad sākās lūkšanas, kad bīskaps Antons lūdza par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga dziedināšana, tad pienāca pie manis mācītāja, kura lūdza, kura cīnījās par mani, kura turpināja cīnīties par mani. Pēc atbraukšanas no Varšavas konferences es tūlīt nākošajā dienā aizgāju pie ārsta, jo man bija jāpārbauda aknas. Es biju tikusi sūtīta uz ātru apskati un uz dziļāku aknu apskati. Un tad, kad es iegāju kabinetā, es apgūlos, un kad mani sāka skatīt, daktere sāka runāt, es nesaprotu, kas tie par cipariem tādiem, kaut kas te nav tā. Un tad jau man likās, ka droši vien jau aknām ir viss labi. Un tad viņa man tā daktere prasa, jūs atnācāt pie mums pēc ārstēšanās jau? Es saku, nē, pirmo reizi tikai. Un es jau sapratu, ka kaut kas ir jau tāda dziedināšana jau ir notikusi, jau Dievs ir darbojies, jau lūkšanas ir atbildētas. Un tiešām tad, kad es palūdzu viņai, un kā tad ir ar manām aknām, viņa pateica, bet tur ir viss labi.
Un tad es aizgāju pie otras dakteres, kurai bija vajadzīgi tie rezultāti. Viņa to pašu apstiprināja, ka viss ir labi. Un tagad pāris dienas atpakaļ mani nosūtīja uz vēdera dobumu apskati. Un man ir tie visi dokumenti, viss tas apraksts, ka katrs orgāns ir labs, ka akna nav neaptaukojusies, ka viņa nav neriebota, viņai viss ir kārtībā. Vai tad tas nav Dieva brīnums? Tas ir Dieva brīnums. Un pēc dziedināšanas sapulces, kad es atbraucu, man tā depresīvās noskaņa bija pazudusi. Es varēju mierīgi gulēt, es varēju arī atrasties viena mājās. Man arī radās apetīte. Un gribu pateikt, lai cik jums būtu grūti, lai kāda būtu jūsu dvēseles stāvoklis, lai kā jūs justos, nepametat, ejiet uz sapulci, jo es esmu tā liecinieks, kad es atnācu, kad man vēl bija tā depresīvā noskaņa, es atnāku uz draudzi, bet no draudzes, no tā, ka es dzirdēju to vārdu, es izgāju no draudzes pilnīgi kā lidojot, kā atjaunota, un tāpat arī ar mājas grupiņu. Es esmu ļoti pateicīga mācītājai, kura lūdza par mani, kura iestājās par mani, kura arī cīnījās par mani. Es esmu pateicīga līderei, kura lūdza par mani. Es esmu pateicīga mājas grupiņas cilvēkiem, visiem, kas iestājās. Un visu godu un visu slavu es dodu Dievam tam kungam.